Veikalā. Kurā? Ir uz Stabu ielas. Ir uz Barona ielas zaļais tirgus un Klusajā tirgus centrā. Un arī ir centrāla tirgus. Jā, vai jūs, cik jūs bieži tur vispār kaut ko pērk, vai jūs, tas pareizi arī ir? Es nekad neesmu gājis nevienā. Reklā. Radioaktīvie materiāli šobrīd ir problēma. Viņi vienkārši stāv, bet tas, ko mēs gribam panākt, ir, ka viņi vismaz nepiesārņo vidi, tās pašas baterijas, ka viņas nepiesārņo pārējot tālāk, kad mēs viņas vismaz uzglabājam kādu laiku un cerams, ka mums viņas izdosies izmantot arī vēlāk kādā draudzīgā veidā. Kas ir viņi? Un uzbruka cilvēkiem, apdzīvotām vietām, ciematiem, apbēra ciematus un pat baznīcas. Ir nostāsti, kad pat zem šīm kāpām, zem ceļojošajām, tā saucamajām ceļojošajām kāpām, ir apakšā pat baznīca. Kāds bija idejas? Kur varbūt bija, kā teikt, sliktāka ideja, labāka ideja, paveidot kaut kā? Un kā jums vispār veicās kopā strādājot? Vai jūs esat apmierināti un vispār kā jums patīk tas viss? Lūdzu, vārds. Tātad mūsu daudzu kompromisu rezultātā radās tāds plāns, tā teikt. Mēs domājam gan par vecākiem cilvēkiem, gan par jaunajiem. Šī grupai jums ir tāda iespēja, ka jūs tūlītās varēs nodot to, ko jūs esat sacerējuši, tūlīt vai pēc tam pašvaldībai. Ja? Es pārstāvu pašvaldību, es esmu priekšsēdētāju vietnieks uz doto Rīgu. Protams, kad ir citas vietas. Come on, guys. Jums nevajag iet uz saimi, lai kaut ko mainītu. Jūs varat katrs savā vidē, kur jūs esat, kur jūs strādājat, skolās, jūs varat veidot lietas, ne, un mainīt lietas. Nevajag sagaidīt svētību no arhibīskapa, ja no prāvesei un mācītāja, nu tikai tad jūs darīsiet lietas. Nē, jo jūs esat individu, come on, jūs katrs zināt, ko jūs gribat. Es pieņemu, kad jūs zināt, ko jūs gribat. Jā, apmēram. Samērā? Zinu, jā. Tu zini? Cik tu zini? Pietiekami. Daudz, ja maz? Pietiekami daudz pašlaik. Nu redzi. Un tas ir tas motivators, kas mums arī liek vienkārši veidoties mūsu sabiedrībā. Ok. 377 lietas. Jā, protams, teiksim, kā jau koku baznīcā, ja. Un tajā iepriekšējā baznīcā bija saucamie tradicionālie baroka ogriezi. Un, teiksim, kaut kas līdzīgs, ja jūs zinat Rīgas Brīvdabas muzeju. Mani mazu mīlētām, viņu audzēdam, mani mazu mīlētām, viņu audzēdam. Pusējā vairs nespēdām. Jā. Tik drūms un pelēks. Redzot kaut ko apaļu. Jā. Apaļu un līdzīgu šķīvi mēs nobijos. Viņš tieši tuvojas manā virzienā. Nē, tās, kas man aiz
tās es pats esmu notīrījis. Šīs ir tās, kas ņemt no basē. Tagad diezgan beigta muša. Krūta! Liet ārā, tu nedod jāpareiz. Jā, tas jau uz pēdējos laiks. Tas ir atgriežams. Nu nevar tā vienkārši pēra. Ar koreli, jā, vairāk vai mazāk ar koreli. Tu līdz atnesīšu parādīt, kā tas. Nu, kas no šitā sanākt? Šodziņš? Lampa! Nu, šitos nekā nozīmē. Mēs te tādu pārēju mums nesanāks, redzi? Bet tu tev uz acis pastīties. Ar ziepītēm uz acis, ja? Tu vienkārši tad nav kaut kā vēl galvo. Vienas uzspēdīšu. Jā, es to došu. Nu, ir? Nu, aptuveni, jā. Bet es domāju, Nu, es nezinu, cik vajadzīgs, lai tas strīķis te ieiet iekšā. Jā, nu tad tev ir jāsameklē valodums, to tik ļoti. Jā. Jā, Es vienkārši atņemšu lietu. Tikpat liela. No šī tāda virzība. Tādas lietas. Mēģis jādara smalki tā, lai neapvainojās. Zini, Alfrēd, es arī neprecēšos, dzīvosim kopā, es un tu. Labi. Tu meklē. Stēloju žurku. Es arī būšu žurka. Tu būsi Līna. Es arī gribu dēst. Nebāz degunu, kur nevajag. Pārstīs kā špīdeni. Baskājiem neviens neko nedos. Apavi jātaupa. Tu esi saimnieks. Tu jau tāpat pēc apavs tā, ka ik pēc 10 gadiem jāpērk jauni. Un Petra kundzei tāpatās būs vienīgā iespēja. Anton! Kur Emīl? Emīl, skabūs prom, kamēr tēvs vēl iekšā. Emīl! Tais vaļā, puika! Tais vaļā! Es durvis izklausīšu! Durvis maksā naudu. Un tad lai sēž līdz rītam. Vai nu tā jāstrebi? Šitā nevar zināt, tā ir župa. Manas acis šitādi bērni nav redzējušas. Tur taču vēl ir župa. Mūsu smulkā devīna, kur nu liesim župu!